Jaunavas, esiet sveicinātas maijā, un mājas priekš jums ir mēnesis, kad jārīkojas pēc plāna, un man liekas, ka lielākajai daļai jaunā tas patiešām patīk. Ja ir struktūra, ja ir kārtība, ja viss ir skaidrs, un tieši šādu enerģiju arī zvaigznes šomēnes sola, jo nav laiks ne spontāniem pirkumiem, ne kaut kādiem spontāniem darījumiem. Tātad visam ir jārit pēc plāna, un tad viss būs ok. Varbūt ir pienācis laiks atdot parādus vai samaksāt kaut kādus rēķinus, pārskatiet savu grāmatvedību, personīgo vai darba nodokļiem jābūt samaksātiem, ievērojiet šomēnes visus likumus, pārbaudiet visu vairākas reizes, vai viss ir kārtībā. Ja slēdzat līgumus, tad pārbaudiet arī savus partnerus, ar ko jūs sadarbojaties. Labi ir sadarboties, var pateikt priekšā, jo tādiem lieliem, stabiliem partneriem un arī darbā veiksies tām jaunavām, kuras strādā lielos uzņēmumos, respektablos uzņēmumos, zināmos uzņēmumos. Un līdz mēneša vidum jūs arī gribēsiet visu pārbaudīt. Pēc 15. datuma jūs varat ceļot, jūs varat braukt komandējumos un arī veidot jaunus kontaktus. Jauni kontakti šeit veidosies pietiekoši viegli, un tie būs labvēlīgi jūsu tālākajiem nākotnes plāniem. Arī romantisko partneri daudziem var gribēties kaut ko jaunu vai kaut ko jaunu esošās attiecībās pēc 15. vai kāds pat var gribēt pilnīgi jaunu partneri, un ar to jūs varat iepazīties ceļojumos, arī internetā, mācību laikā, kursos, arī to jūs varat tātad izmantot, un varu pateikt priekšā, ka šomēnes ir ļoti labi kopā ar partneri kaut ko kopīgi mācoties. Tas jūs ļoti saliedēs, jūs labāk iepazīsiet viens otru, un tas veidos tādus ciešākus saiknes starp jums abiem diviem. Un jaunā mēnesī, kas būs 8. datumā, jūs varat mainīt kādu savu dzīves principu vai uzstādījumu un ienest vairāk dzīves prieku, optimismu, atrast kaut ko jaunu, kas jūs piepilda ar tādu zinātkāru un radošu prieku. Un varbūt patiešām jūs varat šajā periodā ap 8. datumu sākt kaut ko kopā ar partneri mācīties, apgūt kādu jaunu zinību. Un mēneša noslēgumā, tad, kad mums ir pilnēnis 23. datumā, zvaigznes aicinās jūs pievērsties ģimenei, mājai, dārzam, pārskatīt attiecības, lai kāds neapvainotos un nebūtu tā, kā es te brīdim tā ieminējos, ka var izvēlēties kaut ko jaunu, jo patiešām tiem, kuriem kaut kāda spriedze attiecībās, šeit var izrādīties kāds pēdējais piliens nopilēt pilnā glāzē. Tad es ieteicu šo enerģiju, kas tiek sūtīta pilnmēneša laikā, izmantot nevis, lai kārtotu, teiksim tā, vai laustu attiecības, bet remontētu māju, pārbīdītu mēbeles. Varat arī pārcelties šajā pilnmēnesī. Varat strādāt dārzā, kaut ko pārprojektējot. Tad izmantojot šo enerģiju savā ģimenē, savā mājā un dārzā un pārveidojiet. Un attiecības nevis lauziet, bet jūs tiešām pieķeraties attiecību veidošanai. Tad padariet tās krāšņākas, dzīvespriecīgākas, aizraujošākas priekš jums un arī tuvākas. Lai veiksmīgs mēnesis! Atā! Visu labu!